Labdien! Šeit es parādīšu, kā lietot Pierīgas metodisko platformu. Internetu pārlūku programmā ierakstiet adresi office365.com. Un jūs tiksiet novirzīti uz logu, kurā izvēlaties pierakstīties. Jūs tiksiet aicināti ierakstīt savu lietotāju vārdu, kas ir e-pasta adrese, kas saistīta ar metodisko platformu. Tā sastāv no jūsu vārda un uzvārda atdalīta ar punktu un @pixp.onmicrosoft.com. Es ierakstīšu savu lietotāju vārdu. Un ejam tālāk. Tagad jūs esat uzaicināts ierakstīt savu paroli. Ja pirmoreiz ejat šajā metodiskajā platformā, jūs izmantosiet pagaidu paroli. Ja to jau darat atkārtot, jūs ievadat to paroli, kādu esat izvēlējies vai izvēlējusies piekļuvē metodiskajai platformai. Un pierakstieties. Jūs nonākat metodiskajā platformā, kurā izvēlaties vietnes, un tālāk grupas vietne. Un nu jūs esat galā. Jūs varat redzēt dažādas sadaļas, kurās izvēlēties jums interesējošo un nepieciešamo informāciju. Piemēram, ja esat direktora vietnieks izglītības jomā, jūs ieiet šajā sadaļā, un šeit jūs varat ieraudzīt gan semināru materiālus, gan šobrīd ļoti aktuālos dokumentus centralizēto eksāmenu plānošanai. Izvēloties kādu no jums interesējošiem dokumentiem, jūs varat ierakstīt tajā atbilstošo informāciju vai izmantot citu ierakstīto informāciju savam darbam. Kad esat pabeiguši darbu, izrakstieties no platformas, lai citas personas nevarētu izmantot jums paredzētos datus. Paldies par uzmanību, veiksmīgu darbu!